Mani sauc Ieva Lībiete, esmu Rīgas Stradiņu Universitātes anatomijas muzeja vadītāja. Tā sākotnējā doma jau gāja caur muzeju. Tas ir anatomijas, muzejs ir par anatomiju, un anatomija vienmēr ir bijusi visos laikos cieši saistīta ar mākslu. Tādēļ, ka māksliniekiem vienmēr ir bijis nepieciešams mācīties anatomiju, lai viņi prastu atveidot skaisti cilvēkus vai dzīvniekus. Savukārt, anatomiem vienmēr ir bijušas nepieciešams mākslinieku prasmes, tāpēc, kad anatoms pēta vai preparē vai taisa sekcijas, tad tas, ko viņš tur ierauga un ko viņš saprot, tam aprakstam ir vienmēr bijušas nepieciešams arī skaistas, saprotamas un korektas anatomiskas vizualizācijas, jeb ilustrācijas. Līdz ar to tā sadarbība jau vienmēr ir veidojusies tāda izsenis, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs anatomijas muzejā mēģinām turpināt kultivēt, šo sadarbību starp anatomiju un starp mākslu. Mēs bijām jau pamanījuši tādu kopienu, kuru sauc Drink and Draw, kas nodarbojas tieši ar cilvēku figūras skicēšanu. Mums vienmēr bija licies, ka mēs vēlamies ar viņiem kaut ko izdarīt kopā, un tiešām pagājušā gadā mēs satikāmies un kopīgi nonācām pie tā, ka ir jārada šāds festivāls. Tā kā šogad mēs uzņēmām festivālu pie mums anatomijas muzejā. Mūsu pirmais sadarbības partneris tiešām bija kopiena Drink and Draw, bet, protams, pirms tam jau viņiem bija izveidojusies sadarbība ar mūziķu biedrību Mūzika Humāna, kas arī šodien piedalījās šajā atklāšanas koncertā. Un līdz ar to arī viņi ienāca mūsu sadarbības lokā. Un vispār tas viss kopā ļoti saslēdzās tādā, pilnīgi atkal, sakritību, nesakritību veidā, ka kopiena, šita biedrība Mūzika Humāna savukārt bija izvēlējusies iesaistīt šī gada festivālā komponistu un mūziķu Platonu Buravicki, ar ko savukārt jau mums kā muzejam bija iepriekš veidojusies sadarbība, jo mums bija licies, ka viņš ir tāds komponists, kas savukārt atkal atbilst mūsu muzeja tai iekšējai sajūtai. Un tad līdz ar to ienāca iekšā šajā festivālā arī mūzika šādā veidā, kurai pievienojās arī, kas jūs visvairāk interesē, arī laikmetīgā deja beigās ar Olgas Žitluhinas personā. Man liekas, tā pēcgarša ir vienkārši fantastiska. Man liekas, mēs esam paveikuši lielisku darbu, visi kopā, tiešām tik daudz dažādi cilvēki, sanākot vienkopus šajā atmosfērā, kas ir tāda ļoti specifiska anatomijas muzeja un anatomikuma kopumā, šī elpa, vēsturiskā un arī modernā, viņi savijās kopā ar šo māksliniecisko brīnumaino Platona anatomijas pirmatskaņojumu, un pagaidām, man liekas, mēs visi esam spārnos par to, kas šeit ir tapis un kā tas viss beigās ir mūs visus ietekmējis. Tā kā īsumā pēcgarša ir lieliska.